Sveicināti, draugi! Šodien tāds neparasts fons, bet viņš ir nepieciešams šai svētrunai. Un runāsim par atklāsmes grāmatu. Atklāsmes grāmata daudziem ir ļoti nesaprotama, un līdz ar to no šīs atklāsmes grāmatas ir daudz visādas atklāsmes par atklāsmes grāmatu, un kuras ir dažādas un nesakrīt cilvēku domas un viedokļi par to. Un ir arī esmu dzirdējis par atklāsmes grāmatu arī tādas lietas, ka tas ir noticis jau. Ka atklāsmes grāmata ir jau beigusies, ka nav tur ko viņu virināt un skatīties, tas laiks ir pagājis. Cilvēki domā, ka tas ir tas laiks, kad sabruka tā Jeruzāleme, tas mūris, tie 60. gads, ja es nemaldos, ka tas viss ir sabrucis, un kad apustulis Jānis runāja par tiem laikiem, viņš brīdināja apustuļus, mācekļus, tā laika kontekstā, principā, ļoti daudz, kas esot bijis un iešifrēts, tā varētu to teikt. Un, jā, varbūt tās cilvēki tā domā, bet man ir bišķiņ cits redzējums, ko es esmu ieraudzījis atklāsmes grāmatā. Halleluja, slavu Tev, Jēzu, un pateicību, Tu esi tik brīnišķīgs. Es Tev lūdzu, Dievs, palīdz man aiznest šo vēsti līdz klausītājiem. Halleluja! Nu jā, un tāpēc, ka jau viss ir beidzies tie atklāsmes grāmatā, bet es atkal redzu savādāk šo atklāsmes grāmatu, ka atklāsmes grāmata sākās tikai tad, kad tiek atvērts pirmais zīmogs. Pirmais zīmogs tiek atraisīts baltais zirgs, apokaliptiskais baltais zirgs, pēc tam vēl 4 zirgi. Īsāk sakot, 6 zīmogi tur tiek atlausti vaļā, un es uzskatu, ka vēl nav neviens zīmogs atlausts. Bet daudzi jau uzskata, kad jau mēs dzīvojam 6. zīmoga laikā, kad viens zīmogs ir tad uzlausts, otrs ir tad, 3. ir tajā gadsimtā uzlausts, un to visu var redzēt, un tas viens zirgs izgāja tajā gadsimtā, 3. zirgs šitajā gadsimtā, un visās tādas atklāsmes par tiem zirgiem, par tiem zīmogiem katrā gadījumā, un varētu jau visu ļoti vienkārši saprast. Ja Jānis 90. gadā šo atklāsmi būtu rakstījis, tad skaidrs, ka neiet runa par Jeruzālemes izpostīšanu. Bet mēs nevaram nekādīgi saprast, kurā gadā viņš ir uzrakstījis to atklāsmes grāmatu. Daudzi saka, ka viņš ir pirms 60. gada uzrakstījis to atklāsmes grāmatu. Un tāpēc eju un saproti, kas un kā. Bet es šodien ieraudzīju ļoti interesantu lietu šajā visā pasākumā. Ļoti interesantu lietu. Tāpēc arī mums ir tāds fons brīnišķīgs, halleluja. Tās lampiņas tur augšā, ko jūs redzat virs manīm, tas ir mašīnas jumts. Un viņš ir vajadzīgs šim visam, šai visai svētrunai. Un tā ir 6. nodaļa atklāsmes grāmatā, kur tiek lausti šie zīmogi. Tā kā es biju pārliecināts, ka zīmogi vēl neviens nav atlausts, ka viņi tiks atlausti ļoti ātrā secībā, tas viss notiks ļoti ātri, tas viss notiks tajos 7 gados pēdējos, kā daudz mēs to zinām. Un ka tas viss notiks, tad, ka vēl nav viens zīmogs attaisīts, bet nav pierādījumu nekādu tam, ka tas tā varētu būt. Un iedomājieties, es šodien lasīju atklāsmes grāmatu, un es atradu pierādījumu, ka vēl nav neviens zīmogs atlausts. Un kad, jūs sapratīsiet. 6. nodaļa atklāsmes grāmatā, visa nodaļa, tur ir tā runa par zīmogu laušanu. Tink, atlauž vienu zīmogu, čik 2, 3, 4, 5, 6. Un, kad atlauž 6. zīmogu, sāk krist zvaigznes no debesīm. Bet mēs tak skolā esam iemācīti, kad zvaigzne ir lielāka par mūsu zemi. Tad kā var krist zvaigznes virsū zemē? Un tad rodās vēl visādas mācības, kas tās ir pa zvaigznēm, vai tie ir krītoši eņģeļi, vai tie ir meteorīti, vai kāds domā, ka tās ir raķetes, kas tiek šautas, un visādas izgudrojumi. Kaut kādīgi vajag paskaidrot zvaigžņu krišanu, jo nevar, kā tad visa Bībele kaut kādīgi ir jāsaprot. Zvaigzne tak nevar nokrist uz zemi, bet šī ir pagāniskā mācība, kad
zvaigznes ir tik lielas, īsāk sakot, un viss ir tik milzīgs, un zeme ir tik maziņa, un saule griežas, un kas tur griežas? Zemi griežas apkārt saulei, un vēl visādas muļķības, zinātnieku muļķības, kuras ir teorijas, kuras nav pierādāmas. Saprotiet, viņas nav pierādāmas. Bet Bībelē ir konkrēts modelis zemes, kāds viņš ir. Un kas ir interesanti, ka Dievs zvaigznes spīdekļus ielika velvē. Saprotiet, viņš ielika viņu velvē, krieviski saucās tvērķi, kaut kas ciets, saproti, kaut kāds kupols, kurā Dievs ielika zvaigznes, ielika mēnesi un ielika sauli. Un viss šis visums, viņš kustās pa kupolu. Konkrētā ceļā viņš iet un staigā, un zvaigznes stāv. Un interesanti ir tas, ka zvaigznes var krist zemē. Ja mēs skatāmies pēc bībeliskā principa, zvaigznes nav tik lielas, mēnesis nav tik liels, uz mēneša vispār neviens nav bijis, tas viss ir feiks. Saprotiet, saule nav tik liela. Tas ir tas, ko mums zinātnieki ir pastāstījuši, tas, kas nav pierādāms. Bet ja mēs skatāmies konkrēti pēc bībeles faktiem un pēc tās formas, kādu Dievs parāda bībelē, tad rekur. Kupols. Un kupolā ir iestrādāts iekšā zvaigznes. Un viņas ir maziņas. Viņas nav tik lielas, viņas var krist uz zemes virsū un darīt postījumu zemē. Un tāpēc es sapratu, priekš manī personīgi atnāca šī atklāsme, ja mēs domājam, ka zeme ir apaļa un viņa ir viena no planētām, starp citu Bībelē nekur nekas nav teikts par planētām. Nav planēta. Saprotiet, nav kosmosa. Bībelē ir rakstīts tikai pa spīdekļiem un debesu velvi. Un šajā debesu velvē, ap kuru daudzas raķetes jau ir atcitušās, eksperimentētāji grib pārsist, īsāk sakot, kupolu, izrupties viņam cauri un saprast, kas tur ir. Ziniet, aiz kupola ir ūdens. Aiz kupola ir ūdens, mēs viņam nevaram tikt cauri šim kupolam. Halleluja. Bet Dievs var izdarīt tā, ka zvaigznes kritīs no debesīm. Un mēnesis aptumsosies, un saule nedoš savu spožumu. Dievs to visu var izdarīt. Es varu paņemt pultu tagad un arī visu to izdarīt šeit. Saprotiet, tā ir mana mašīna. Zeme pieder Dievam. Un Dievs viņu ir arī uztaisījis, īsāk sakot tā, lai varētu izdarīt un visu piepildīt. Un tāpēc es saprotu, ka vēl nekas nav noticis. Vēl zvaigznes nav kritušas zemē. Un es personīgi domāju, un vēl ir visam notiekošam esmu dzirdējis arī praviešus, kas atbilst bībeliskajiem variantam, ko esmu dzirdējis, kad tad, kad sāksies 3. pasaules karš, notiks paraušana. Notiks aizraušana, kad Dievs paņems savējos pirms tā visa. Ja jūs domājat, ka tagad sāksies kaut kas, var sākties. Pilnīgi nopietni viss ir uzkurināts tā, ka tas neapstāsies. Un viss tiek kurināts. Nu, neviens neapstāsies. Saprotiet? Neviens neapstāsies. Un ja sāks spiest pogas un sāksies tiešām 3. pasaules karš un atomkarš sāksies un sāks ritīgi draudze tiks paņemta projām, es tam ticu. Un tad sāksies šie 7 ciešanu gadi. Bet visās tajos 7 ciešanu gados būs vēl 144 000 no Izraēlas no visām no 12 Izraēla ciltīm, kuras sludinās evaņģēliju vēl šajā laikā. Halleluja, un tas būs interesants laiks, īsāk sakot. Un tad arī sāksies, varētu teikt, atmoda. Es uzskatu, ka tad sāksies šī bibliskā atmoda, kad sludinās 144 000, kārtīgi spēkā sludinās, halleluja. Izlīdīs arī no ierakumiem Scientologi, īsāk sakot, visiem Hollywoodas aktieriem nobijušiem, kas būs stāstījis. Mēs tak jums teicām, ka tas notiks. Scientologi jau starp citu arī ir teikuši gadi 20 atpakaļ. Es klausījos, ka notiks aizraušana, ka mūsu planēta ir beigta un kad aizvāks cilvēkus pirmo daļu, bet jūs neuztraucieties, īsāk sakot, atbrauks arī pārējiem pakaļ. Un daudz ticējuši šīm muļķībām, ko viņi izlīdīs ārā.
un domās, kur visi pārējie ir pazuduši. Jo vēlns jau gatavo augstu, viņš jau arī zina, kas notiks. Un tas saintologi teiks, neuztraucieties, mēs tak teicām, sāks sakot, esošās partijas grieztīs, sāk sakot, pa televizoru, bezdievīgās partijas sāks griezt pa televīzijas kanāliem saintologu tekstus, kur viņi jau to ir teikuši, un daudz viņiem ticēs. Bet šie 144 000 sludinās tā, ka esmu dzirdējis televizoru plīsīs un būs spēcīgi, bet pēc tam viņus paņems projām pēc 3,5 gadiem. Un tad parādīsies 2 sludinātāji maisos, pēc tam vēl eņģeļi sludinās. Tā kā būs jautri, godīgi sakot, būs jautri, nu es diemžēl tur nebūšu šajā visā pasākumā, jo es došos uz kāzu mielastu pie tā kunga, aleluja visiem pārējiem svētajiem. Tā kā būs interesanti, un pēc tam, pēc šiem 7 gadiem, notiks 1000 gadu miera valstība, ka valdīs Kristus. Halleluja, un būs jautri. Tā kā redziet, man priekš šīs svētrunas pat Dievs ir mašīna attiecīgi iedevis, lai varētu ilustrēt šo vēlvi, šo tverķi, kurā iekšā ir iestrādātas zvaigznes, un kuras var krist zemē, jo viņas nav tik lielas. Un bībliskais zemes standarts pilnīgi atšķirās no tā, ko saka mūsu bezdievīgā zinātne. Tā kā draugi, ja jūs gribat izglābties šajā laikā no šī posta, kas nāk, es jums iesaku pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju un patvērties draudzē. Halleluja, kur slavē un pielūdz Dievu, ja tā būs glābšanas vieta, kuru Dievs paņems. Pēc Dievs paņems draudzi, ja tu esi ārpus draudzes, tad, varēsi piedalīties ciešanu laikā. Bet, ja tev ir vēlēšanās pieņemt Jēzu Kristu kā savu glābēju, mēs varam tagad lūgt, lai Jēzus ienāk tavā sirdī un kļūst par tavu kungu un glābēju. Un saki, mīļais Jēzu, es tev ticu. Ja arī gadījumā netici, tu jūti, ka tev nav ticības, saki, Dievs, iedod man ticību. Iedod man šo īsto, pareizo ticību tev. Un es lūdzu, ienāc manā sirdī un kļūsti par manu kungu un glābēju. Āmen. Un tagad nāc uz draudzi, aleluja. Draudzē ir interesanti. Slavēsim Dievu, lasīsim Dievu vārdu, būs interesanti. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, tā kā zvaigznes var kristu. Un tā kā vēl nekas nav noticis, visas jautrības ir priekšā, lai Dievs jūs svētī. Āmen.